Es esmu Ruslans Sudņiks, strādāju SIA mikrotīkls par IoT bezvadu iekārtu testētāju. Pamata uzdevums ikdienā ir testēt visāda veida iekārtas, kur integrēts bezvada tehnoloģijas, tā skaitā LoRaWAN, Wi-Fi 802.11 standartu. Ikdienā sastapos ar dažādiem IoT risinājumiem, wireless problēma risināšanā un testēšanā. Speciālās prasmes jābūt telekomunikācijā un, protams, programmēšanā. Līdz ar to mikrotīklam ir galvenais, lai būtu tā augstākā un vai nu nepabeigtā augstākā izglītība. Izaicinošākais tas ir tas, ka programmēšana un tā tālāk, viņi ļoti ātri attīstās. Katru dienu parādās kāda tehnoloģija uzlabojums vai vispār jauna tehnoloģija, un par to tev jāzina, lai saprastu, kā tas strādātu un kā to pareizo iekārti notestētu un palaistu uz produkciju. Darba kolektīvs, tas ir ļoti svarīgs un būtisks moments priekš manis, lai būtu kolektīvs atvērt, var pie kura pienākt, parunāt un uzjautāt jebkuru jautājumu, un ja viņš ir kompetents par to, viņš tos ļoti skaidrā valodā to izstāstīs un izklāstīs visu domu. Protams, mēs izmantojam visā dažāda mērīga iekārtas, spektra analizators, pakešu analizators un tā tālāk, bet galvenais rīks tas ir tev galvā, un ar to tev ir jāstrādā. Otrs darbs, tas man tā kā hobijs, studēt, mācīties, pasniegt savu zināšanas citiem studentiem. Protams, var atzīmēt arī jebkuru sporta veidu. Man patīk, piemēram, slēpot, iet uz sporta zāli, un kā jebkuram ofisa darbiniekam tas ir nepieciešams. Un tas nevarētu uzskatīt par hobiju, jo tas ir tava neatņemamā dzīves daļa, kur tu varēsi to izlādēties, to emocionālā strāvu, kas rodās, kad tu strādā ar galvu. Mans padoms ir nekautrēties, nākt uz intervijām, runāt ar cilvēkiem, jo jebkurā situācijā būs tāds virziens, kur tu nebūsi tas pats gudrākais, un par to nevajag kautrēties. Uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes un izanalizēt galvenais.